Laikam kļūšu rakstniece. Rakstu par savu dzīvi, cik tā ātri paiet, kad drīz vien varēšu dziedāt par skaisto jaunību, kas nenāks vairs. Kur tad paiet mans Kristīnas laiks? Vai Edgaru ganot pa krogiem? Man ir daļai paveicies. Pa krogiem mans Edgars nedzīvojas, bet šķiet, ka apprecējies viņš ir ar valsti un savu uzņēmumu. Tam kā mazam bērnam nepieciešama nemitīga uzmanība un vajadzības. Kaut gan jau pāraudzis tīņa gadus, tas tik un tā bez tēva pastiprinātas uzmanības nevar eksistēt. Tāds infantilisms. Par Edgaru. Viņš man ir sportisks un praktisks, kamēr citi sēž sastrāgumos, mans mīļums ar riteni jau ir ceļā pa valsts iestādēm ar papīriem, kur kas jāsakārto, jāsaskaņo, jāatskaitās, tāda daudzcīņu disciplīna. Vakarā gan tāds kā izpūsts balons. Aizmieg pie televizora ar pulti rokās, it kā saglabājot kontroli par visu. Viņš man pārmet, jo es strādājot valsts iestādē arī piedalos viņa nogurdināšanas akcijā. Arī es sūtu cilvēkus uz citiem kabinetiem un it kā nepalīdzot uzņēmējam darbā. Bet palīdzi, ja tev par katru lietu ir reglaments un atbildība. Priekšniecība neglaudīs pa spalvu par iniciatīvām. Tādēļ strādājam, kā liek, kā rakstīts rīkojumos. Redz, valsts iestādes nesadarbojas savā starpā. Kāja nezina, ko dara rokas un galva. Lai kāja saprastu, ka viņa ir kāja, jāprasa rokai apstiprinājums. Kāda tur sadarbība, ja nemitīgi jābaidās, ka samazinās vispār un varēsiet cūkas ganīt? Un krīzes mirkļos mana alga ir ļoti vērtīga dienasčai zupai. Tālūk. Valsts ieņēmuma dienests nodrošina Valsts darba inspekciju ar savu datu sistēmu. Un Valsts darba inspekcija līdz ar to no 2006. gada ir pieejami Valsts ieņēmuma dienesta dati. Tas, ka mēs apmainamies ar informāciju par labajiem, sliktiem uzņēmumiem, uzņēmējiem varētu dot to, ka netiks traucēts lieki tāds uzņēmējs, kurš ievēro likumu. Šobrīd ir nodrošina jau 2 konsultatīvos tālruņus, jo konsultēt pa tālruni ir mazāk laikietilpīgi un pieejamāk cilvēkiem. Viņam nav jābrauc uz mūsu biroju, jānāk pie mūsu inspektoriem, prasīt, kas, kā un tā tālāk, jātērē savs laiks. Tagad ir 2 reiz vieglāk piezvanīt un var šo konsultāciju arī cilvēks saņemt.